Rubena tā teikt paņem vadību līgā. Vai Ulbrika dodas? Jā, labs punkts, ko patāt. Un šeit var redzēt, principā, visu grafiku, kāds bija decembrī. Es pierakstīju, novembrī izskaņā bija vēl spēle Lekrings pret Talsiem. Jā, jo tā bija tajā dienā, kad mēs ierakstījām. Jā. Un mēs nepaspējām parunāt par to nemaz, jo nebija spēle notikusi. Līdz ar to es vienkārši iesaistu šo, jo tā ir. Kas ir ļoti loģiski, jā. Lekrings sāka, principā, viņam bija viena uzvara jau iepriekš, un ar šo uzvaru viņi jau iesāka savu, principā, strīku. Kā latviski pateikt? Sērija tā ir uzvaru sērija, jā. Un Lekrings, jā, līdz ar to ir 7 spēļu uzvaru sērijā iegājuši jaunajā gadā. Bet, kāda tev varbūt atziņa par šo decembri? Jā, daudz sanāca redzēt? Jā, laikam, jā. Ar tevi kopā komentēt sanāca arī. Jā, tas bija ļoti forši. Bet, decembrī divām komandām Rubenei un Lekringam tikai pa zaudētam punktām. Pret ko Rubene zaudēja punktu? Pret Talsiem. Mājās pret Talsiem un Lekrings izbraukumā pret Valmieru. Zin kā, mēs to Lekringu esam tik daudz spēluši un tas, ka šeit viņiem jau ir decembrī tās uzvaras, tas, ka viņi likās, ka pirmais trīnieks jau ir stabils, ka pirmās divas ir vietas projām, tad visai stabili ir Tals 3. vietā. Lekrings ir ļoti piedzinušies Talsiem, bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, viņiem ir bijis visai vienkārši grafiks, ko ar to gribās teikt, ka varbūt tad, kad mēs viņus pirms tam tik ļoti pēlām, viņiem bija diezgan sarežģīts grafiks, ko varbūt bijām kaut kur palaiduši garām, tāpēc es tagad negribu atsaukties to, ka viņiem tik labi iet, jo viņiem ir viegls grafiks. Ja tā kā bija sarežģīts, mēs viņus tā kā kritizējam, un tagad, kad vieglāks, tad nevis mēs uzslavējam, bet sakam, ka tas viegls grafiks, tas nebūtu tā kā godīgi no tādas pozīcijas. Arī saucamās vieglās spēles arī ir jāuzvar. Viņiem laikam 2 pret Lielvārdi bija. Un ko tur kaut gan rekur tā paša Tals spēle, kas nāca no novembra vēl līdzi, jā. Bet Lekrings Malači, kā jau es teicu, izskatās uzķēruši nedaudz kaut kādu virknējumu šo saikni, līdz ar to spēļu kaut kādu garšu izdevies, ir salīdzinoši pilnāks sastāvs nekā tas visu laiku bija, un vēl ir man šķiet viena ļoti liela lieta, kur viņi var pielikt, jo Markus Plūdums joprojām stāv diezgan epizodiski un salīdzinoši maz piedalās, un nedaudz man tas rāda bāžas, vai viņš ir vēl tādā līmenī, kā mēs visi viņu zinām un kā viņu es visu laiku esmu vērtējis, un vēl joprojām velku viņam to nedaudz līdzi, vai tas, ka tik daudz viņš izlaiž un praktizē tik maz, vai viņš uz izslēgšanas spēlēm būs tas Plūdums, kādu mēs atceramies no iepriekšējiem gadiem, vai kaut vai no tiem laikiem, kad viņš bija izlasē. Pēc vecuma viņam tas vienkārši visu vēl arī atļauj, bet cik saprotu, tad ne tikai maza ir šī prakse spēlēs, bet arī treniņos nav biežākais viesis no komandas džekiem. Tā kā man par to ir nedaudz vieta, kuras redz, kur var pasmelties, bet bažu, vai tur sanāks pasmelties. Bet pieminot to, jau teicu Kreičmans. Protams, bet ir 4 spēles aizvadījumā līdz decembrī, un kā jau mēs minējām, Lekrings ir 7 spēļu uzvaru sērijā, un viņš noteikti ir viens no galvenajiem faktoriem. Regnārs Malacis, tur vispār nav šaubas. Vārds, ar kur nepaņēma uz U19 izlasi. Man jau tad šķiet dīvaini, ka viņš vai Lauris Knoks netiek paņemts. Tagad viņš ir no tiem vārdsargiem, kas bija Magons traumēts. Viens, kas nav virslīgā, Knoks vairs nespēlē florbolu. Viņš no tiem 4, kas bija U19 vecuma vārdsargiem, viņš ir stabils virslīgas spēlētājs ar vislielāko spēļu praksu, un tagad arī redzam ar uzvarām. Tā kā, jā, tas tāda maza piebilde. Un Rubenei bija ļoti smags grafiks. Viņiem bija Ķekava, bija Talsi, bija Ulbroka. Un 2 spēles pret Talsiem. 2 un spēja visās uzvarēt. Arī Valmieras derbijas vēl uzvarēja, tur arī kaimiņus Valmieru. Tā kā,
un tādā veidā izcīnīja šo pirmo vietu uz doto brīdi. Jā. Nē, viena spēle pret Talsiem. Tā pati, kas uzvarēta. Bet noteikti, jā, Rubena turpina. Viņi tagad jau ir 11 spēļu uzvaru sērijā. Un pieskarsimies noteikti arī viņu grafikam nākamajā slaidā. Ja es nemaldos, Rubenai pat bija tā, ka dienu pēc dienas bija spēle pret Ķekavā un nākamā dienā mājās pret Talsiem. Ķekavā izbraukumā spēlēt nevienam nav viegli, un nākamā dienā mājās Talsi. Un abās spēja uzvarēt labi par Talsiem, gan beigās sanāk, ka punktu atdeva, izlaida, bet uzvara ir uzvara. Un tādā veidā, jā, pārņemta ir šī vadība, un arī Ulbruku uzvarēja izbraukumā. Tajā Ulbrukas spēlē tā bija višlaicīgāk mēnesī, tur arī viņi pārņēma to vadību, jā, tas bija maz rezultatīva spēle. Tas ir nāc redzēt to spēli? Jā, visu. Es nokomentēju Lekringu un devos skatīties jau no pirmajām minūtēm to spēli, jā. Jā, un tur arī, kā jau mēs runājām par top 10 spēlētājiem, Bitmanis ar 2 vārtu guviem, man liekas, vai 1, un Ķikutam bija 2 vārti. Ķikuts ir vispār atgriezies decembrī pilnvērtīgi. Ja viņš iepriekš tikai pievienojās komandai pamazām sezonas sākumā, tad Ķikuts ir iesācis savu atgriešanos ar 15 vārtiem, ja nemaldos, 15 plus 3 viņam ir statistika kaut kādās 13 spēlēs varbūt. Es precīzi nevienēšu Floorball mājaslapā var paskatīties sīkāk. Ķikuts ir tādā ziņā liels malacis, tur nav jautājumu, lai arī esmu ļoti neticīgs visu laiku viņam, bet, kā jau es minēju, nevis viņa spējām, meistarībai, bet tieši veselības sakarā, bet uz doto brīdi. Ja arī varbūt tās Rubenai ir tagad tik plašs sastāvs, ka var spēlēt plaši un nav uz kādu konkrētu spēlētāju jāuzliek sloks, iespējams, ka Ķikutam tas var ļoti palīdzēt dotēt šīs kaut kādas slodzes un tādā veidā dot to pienesumu daudz lielāku nekā, ja būtu viņam daudz lielāka loma tieši konkrēti no viņa būtu sagaidīšana. Tā kā pērn viņš pēkšņi parādījās uz izslēgšanas spēlēm, tad apmēram tā cerība, ka tik viņš varēs ņemt vilkt, bet varēja redzēt, ka fiziski vispār nebija gatavs tā kā tā. Jāpiemina ir Sāts un Ulbruka. Viņi iesāka mēnesi ar grandiozu spēli. Īsi pēc mūsu sarunas intervijas ar Kevinu Šmitu Sāts uzveica Ulbruku un apturēja viņu to 14 spēļu. Uzvaru sēriju šajā sezonā sanāk. Un tas bija svarīgi arī kontekstā šajā sezonā, jo Ulbruka līdz ar to pāris nedēļas vēlāk vai nedēļu vēlāk zaudēja Rubenai arī, savu otro zaudējumu piedzīvojot un atdodot dažiem zaudējumiem arī to pārsvaru Rubenai šajā sezonā, kā arī Sāts kopš šīs uzvaras ar Ulbruku pret pār Ulbruku ir zaudējuši savas nākamās 5 spēles. Tā skaitā arī Bauskai, piemēram. Jā, un ja es tagad paskatos, sanāk 5 zaudējumi pēc kārtas. Jā, Bauska bija, principā, nākamā spēle pēc Ulbrukas. Un pēc pāris dienām arī Ādažos savās mājās. Es jau toreiz kaut kur smējos, viņi vienas nedēļas nogrieznī uzvarēja virslīgas čempionus, bet zaudēja pirmās līgas čempioniem. Savās mājās, jā, tā kā nedaudz tā arī ironiski. Jā, un tagad 5 zaudējumi pēc kārtas, un es tagad paskatīšos viņu janvāra grafiku. Sekundi. Jā. Janvārī viņi sāks pret Lekringu, rītdien, 3. janvārī. Un tad ir Irlava, Rubene, Masters, Lielvārde, Bauska, Valmiera. Tur būs interesanti. Par Sācis ir interesanti tas, ka es nezinu, vai tā būs, bet es kaut kur dzirdēju, ka Sācis gribēja pārcelt to spēli pret Lekringas rītdien, 3. janvārī, vai viņa beigās ir pārcelt, vai viņa, laikam, ja jau vēl rādās LFS-ā, tad visticamāk, ka nav. Un, kas interesanti, viņi decembrī viņiem bija spēle, un viņu aizvadīja bez treneri, jo treneris devās uz pirmās līgas spēli. Nevis uz virslīgas spēli. Kaut kas tāds, kas man šķiet ar tāds dīvains nedaudz solis. Tas ir dīvains. Sanāk, viņš trenēja gan pirmo līgu, gan
Jā. virslīgu. Un tad sanāk, viņš izvēlās prioritizē pirmo līgu šajā gadījumā. Šajā gadījumā tā sanāk, tur gan es dzirdēju it kā tos iemeslus, kāpēc, jo tur ar tiem bērniem, tur vairāk ir nepilngadīgie, un ar kuriem tur, ja es nemaldos, viņiem tā pirmās līgas spēle bija Igaunijā, kad ārpus valsts, un jābrauc tad ar, bet man tā vairāk tāda šķiet, vairāk tāda atruna. Esmu dzirdējis kaut kur kuloāros, kā saka, ka tur tā gaisotne starp spēlētājiem un treneri šajās 5 zaudētajās spēlēs nav tā labākā un ir kaut kur nedaudz saduļķojusies. Tas droši vien kaut kādā ziņā loģiski. Noteikti. Redzot, kā viņi izlaida spēli pret Lielvārdi, tur es domāju, ka varētu daudz kas saduļķoties. Jā, šajā, kā jau minējām, Bauskai zaudējums, tad viņi zaudēja Lielvārdai 3-4 Talsiem, kas ir loģisks rezultāts kaut kādā ziņā. Bet, Lielvārdai 2 zaudējumi, abi 2 pa 1 vārtiem, 8-7 un 3-4. Jā, bet tas 8-7, viņš tāds, kā lai saka, viņi tur spēles gaitā, ja nemaldos, to viņas precīzi. Viņi bija vadībā. Jā, viņi bija vadībā, bet es nemaldos viņi otro trešdaļu, viņi zaudēja ar 6-0. 7-1. 6-0. Jā. Tur tas laikam tāds. Jā, divi spēles pret Talsiem, kur tas varbūt jau ir loģiski zaudējumi, bet Bauska un 2 reizes pret Lielvārdi. Lielvārdi šogad nerāda savu. Un savās mājās zaudēja rezultātu. Vienreiz, kas ir, ādaži joprojām, lai arī tas seguma jautājums ir atrisināts, mēs vairs varam par to nerunāt, bet viņi tāpatās, man šķiet, ka ir salīdzinoši izteikta mājas zāļu komanda, mājas spēļu komanda, un 2 zaudējumi mājās piedzīvot, un Lielvārdi viņus arī apgāja tabulā līdz ar to. Jā, tad maza prognoze, jo Šmits teica, ka play-offos tiksim, tāda bija viņa vārdi. Tad varbūt prognoze no tevis šobrīd sāc ir 8. vietā ar 17 punktiem, un Ieldava ir 14 punktiem. Tātad 3 punktu starpība, abiem vienāds spēļu skaits, nozīmē 8 spēles palikušas, kurš vai sāc būs play-offā? Lielvārdi var turpatās, viņiem 18 punkti. Lielvārdi arī. Bet, tur teorētiski arī var būt tā, ka... Vai sāc izskatīs no play-offiem? Tāds ir mans jautājums. Vai Irlava un Lielvārdi? Man jau šķiet, ka tāds, kā ir tagad astotnieks, ka viņš tāds pats arī paliks, un viņš tāds pats paliks. Nē, tomēr es domāju, ka Ķekavs savainīsies ar Valmieru ar vietām. Bet pārējais astotnieks paliks pilnīgi tāds pats, kā viņš tagad ir. Un Ubraka tad atkal teiks, ka Talsim, Masters, Rubena pirmie 3. Es pat biju domājis precīzi tā, ka Rubeni... Par Rubeni un Masters mēs parunāsim nākamajā slaidā bišķi vairāk, bet, piemēram, Talsa Lekringiem nemainīs, pozīcijas. Man šķiet, ka nē, ka samainīsies tikai, ka Ķekava 5. Valmiera 6. Lielvārdi 7. Un sāc tad 8. paliks, jā. Kaut gan tur būtu, es neesmu skaties tik precīzi grafikus tam, kam tur sanāk mājās, jo tas tomēr 3. aplis, tur ir nedaudz citādāk. Tur nav vairs tā kā pirmos 2, ka viena mājās, viena izbraukumā. Tur ir, tur noteikti tas var kaut ko, bet pēc tā, ko komandas pašreiz rāda, tad es tā vienkārši, man šķiet, ka tā arī būs. Jāpiemina par Talsiem, kad viņi zaudējuši šo sezonu ir abas spēles Rubenai un Ulbrukai. Tad 0-2 rekords pret viņiem. Un zaudējums arī Lekringam, ko mēs pieminējām jau novembra izskaņā. Un kā tu domā, tas ietekmē viņu sezonu? Tad pretendējot uz titulu, vai tas ir svarīgi regulārajā dabūt to pārliecību un to vienu uzvaru atlikušajā mēnesī pret Rubeni vai Ulbruku, vai tas tomēr nav tik svarīgi tavuprāt viņiem? Es nedomāju, ka ja viņi zaudēs abām komandām 0-3, tad viņi uzreiz pēc tam ar
vieniem būs visticamāk jātiekās no viņiem jau pusfinālā, un ka tikai tāpēc, kad zaudē 0-3, tad viņiem nebūs ticības, ka viņi var pieveikt vai uzvarēt to komandu. Es nedomāju, man šķiet, ka Talsi saprot to, ka regulāro viņi neuzvarēs, diezgan ātri to saprat, un saprot to, ka viss svarīgākais būs izslēgšanas spēlēs, un pieļauj, ka vairāk strādā kaut kur pie tā, lai būtu pilnīgi gatavi uz izslēgšanas spēlēm. Pilnā sastāvā, kaut gan pilnā jau nevarēs būt, jo Tiltiņš jau izkrits, sezonas laikā, un tā, bet tad ļoti labi saprot, ka svarīgākās būs tās spēles. Pilnīgi vienalga, vai ir uzvarēta tā Ulbroka vai tā Rubens šo sezonu vai nav. Man tā vismaz šķiet. Es nezinu. Es viņu pozīcijās baigi uz to neieciklētos. Un vēl pēdējais temats šajā, pabeidzot decembri, Lekrings tātad 7 uzvaras pēc kārtas. Un cik daudz viņi var pagarināt šo uzvaru sēriju, tavuprāt? Nākamās spēles viņiem ir Sāts, Valmiera, tad Bauska, Irlava. Un tad ir Talsi, Ķekava, Rubena un Ulbruka. Pret Talsiem spēle ir kurā vietā? Mājās, ja nemaldos. Jā, katrā gadījumā līdz Talsu spēlē tas pat ir vairāk kā loģiski, man šķiet. Jo Valmiera arī mājās, Bauska izbraukumā, Talsu izbraukumā. Tātad līdz 21. janvārim, es domāju, ka tā sērija... tur ir pēc tam pēdējās 3 spēles Lekringam ir Talsi, Ķekava, Rubena. Tur arī, visi 3 viņi neuzvarēs. Tur kaut kur viņi paklups, bet nākamos... Tad vēl Masters beigās, jā. Es pa janvāri, tā kā. Un nākamās 4, es domāju, ka viņi, Jā. Tāpēc nebūs, protams, nekur izbraukumā pret Sāts nebūs vienkārši. Mājās pret Valmieru. Pret Valmieru šo sezonu viņi 2 reiz tikušies. Abas spēles nav bijušas vienkāršas. Protams, ka kaut kur var... Valmierai gan arī tagad ir diezgan liels sastāv problēmas ar savainojumiem un tā. Uzskatu, ka Lekrings uz 9. janvāru noteikti ir favorīti mājās spēlējot. Irlau pēc tam mājās, es domāju, ka līdz var savilkt smuki. Var savilkt līdz 10 uzvaru sērijai. Jā, un sanāk, tajā brīdī noteikti varētu būt izšķirošs mačs arī par Talsiem, par cīņu par to 3. vietu. Te gan ir noteikti jāsaprot, cik tā cīņa vispār ir svarīga. Jā, protams, bet mēs reklamējam sporta, mūs interesēs padarīt to ļoti interesantu. Tā cīņa ir tik svarīga, vai tev ir iespēja izvēlēties starp 2 komandām, vai tev no tām 2, ko kāds neizvēlējās, ir jāpaņem. Jā, bet... Noteikti komandas pārliecībā tas arī forši būtu virs kāda līgas nebūtu. Protams. Ziņā. Bet labi, ejam tālāk. Un gribēju pieminēt abas mūsu dominantās komandas šajā sezonā. Rubeni un Masters, kuri izteikti ir paņēmuši līgas vadību no Talsiem un pārējiem. Un bišķīt pačekoju vēsturi, jo man likās diezgan iespaidīgs sezonas starts abām komandām. Un 9. 10. gada regulārajā sezonā mūsu Lekrings, tu tur spēlēji tajā gadā? Man šķiet, ka nē. Lekrings vidēji savāca 2,71 punktu spēlē. Un tā ir vēsturiski vislabākā sezona, regulārā sezona komandai. Mēs tagad tīri runājam par regulāro sezonu. Un šo sezonu Rubene un Ulbruka ir ļoti tuvu tam rādītājiem. Rubene ir 2,76 punkti spēlē, un Ulbruka ir 2,64. Un es domāju, tas ir labs punkts. Šī statistika parāda, cik šīs abas komandas tiešām labu sniegumu rāda šajā sezonā. Un patīkami, ka tas ir duelis, jo tajā gadā, kad Lekrings dominēja, tur nebija cita komanda, kas viņam tuvu bija. Bet šajā sezonā tiešām abas komandas rāda labu sniegumu. Abas komandas ir uzvarējušas un zaudējušas spēles viena pret otru. Un būs arī 3. spēle. Paskatoties uz viņu grafiku šajā mēnesī vai atlikušajā sezonā,
janvārs plus februāris ir. Kāda tev prognoze ir? Kāds tev skatījums par šo sezonu viņu kontekstā? Un vai tev ir svarīgi šis regulārais, kurš uzvar to regulāro vai nē? Jo, es atceros, Lakringā mums bija kaut kāds joks, kad vienīgo reizi, kad Lakrings uzvarēja regulāro, viņi zaudēja titulu. Nebija kaut kas tāds? Neatminos tik precīzi, bet tajā gadā Lakrings neuzvarēja titulu. Tad, kad ir šī lieliskā sērija. Jā, kad viņi dominēja regulāro sezonu. Šo 9. 10. gada, par kuru tu kur tu teici, kur ir tie 2,71 laikam, jā. Ja es nemaldos, viņi tajā gadā zaudēja RTU finālā. Jā. Un, ja es nemaldos, tās spēles, jā, tur tas ir gads, kad RTU spēlēja ar Aitums, kur viņš izcīnīja titulu kopā ar RTU. Jā, tur RTU bija ļoti spēcīgs sastāvs. Es pat nezinu, vai tur sezonas laikā kāds pievienojās vai nepievienojās, bet es tagad domāju, kā var būt tik liels pārsvars Lakringam par RTU tur bijis. Jā, regulāri, jā. Jā, regulāri, kā var būt tik liels pārsvars bijis, jo finālā tur bija, tajā laikā vēl bija sērijas, un tur vispār bez variantiem Lakringam bija uzvarēt to fināla sēriju. Jā, un tas ir, manuprāt, diezgan interesanti, jā, paskatīties, cik komandas tiešām regulārajā sezonā dominē, jo tādas sezonas nav daudz. Ir 13. 14. gada sezona, kurā patiesībā, pateikt, nākamais laiks, kad bija diezgan labas sezonas, bet tur bija pat 4 komandu cīņa, kur Lakrings bija 4., Rubena 3., Lielvārde 2. un RTU 1. un visām komandām virs 2,3 punkti spēlē. Jā, diezgan interesanti paskatīties, man bija, cik labi regulārā sezonas ir aizvadījušas komandas un kā tas korelējās vispār ar čempionātu. Bet Rubena Masters šo sezonu. Kurš paņems pirmo vietu? Vai viņi spējas noturēt šo stabilitāti? Tavuprāt, tu vari redzēt šajā grafikā, šajā slaidā, kāds viņiem grafiks palicis? Vai viņi spējas noturēt? Man liekas, viņi var zaudēt vienu spēli, abas komandas, un tas viņām palīdzēs noturēt to 2,7. Es teikšu tā, tas jau tagad tāds, mēs pie tā noteikti vēl atgriezīsimies un runāsim. Ruben uzvarēs regulāro, Masters uzvarēs titulu. Tas pašreiz tāds mans minējums. Kā domā, Ruben uzvarēs atlikušās spēles regulārē? Viņiem, tas nozīmē, viņiem jau savstarpējā jāuzvar ir. Tas, kurš uzvar savstarpējo, tas no viņiem uzvar. Teorētiski Masters jau var zaudēt citas spēles arī. Jā, Ruben arī var zaudēt Lakringam vēl, Talsiem vēl, jebkuram nevis, bet, ja es nemaldos, pat Lakringu viesos sanāk, vai ne? Lakrings tagad labā formā, par Tulbroku arī viesos sanāk, un Talsi laikam mājās. Interesanti būs. Es nezinu, man šķiet, ka Ruben zaudēs punktus, bet nezaudēs nevienu spēli vairs šo sezonu. Es domāju, ka būs kaut kādas uzvaras pagarinājumos vai pēcspēles metienos, bet spēles nezaudēs šo sezonu. Jā. Tā man šķiet. Un Masters līdzīgi, bet to svarīgo spēli pret Rubenu. Masters kādu zaudēs, man tā šķiet. Bet tev pirms tam bija jautājums par to, kāpēc es uzskatu, kāpēc viņi ir tik dominanti šo sezonu. Abas komandas pret pārējām. Man tas resurs abām arī šķiet vislielākais. Rubenas sakarā viņi varētu būt komanda, kura aizvada spēles visvairāk tuvu maksimālajam sastāvam. Visu laiku līderi ir veseli, kas būtu, nezinu, kaut vai vārdsargs. Labi, kaut kur Bobo bija uz brīdi satraumējies uz 2 nedēļām, 3. To īsti es par lielu traumu neskaitu. Keišs spēlē, Celms spēlē, Bitmanis spēlē, Siliņš spēlē, Semjonovs spēlē, Matsons. Tagad vēl Ķikuts, viņiem, teiksim tā, gandrīz visu laiku ir maksimālais sastāvs. Protams, mikrotraumas, slimības, bez tā vispār nav iespējams iztikt.
te ir atbilde Rubenes sakarā, kāpēc viņiem iet tik labi. Līdz ar to tu visu laiku spēj uzņemt ritmu, tu jau spēj saspēlēties, paliek vienāds kodols, ir arī tu vari iespēlēt jau kaut kādas lietas. Vienkārši mauc. Tu esi uzlicis uz tām sliedēm savu vilcienu, tu vienkārši mauc un nelaid vaļā. Jo palaižot vaļā, tad tas var štruntīgi beigties. Un viņi nelaiž vaļā un saprot, ka kamēr dzels ir karsta, tikmēr tā ir jākaļ. Ulbroks sakrā vienkārši ir ļoti liels šis arī resurss. Ļoti vienmēr ir šie 20 spēlētāji, pat tad, kad nespēlēja Tiltiņš vai Kovaļevskis vai, nezinu, Lēvalds vai kas, vienmēr bija 3 konkrēti spējīgas maiņas. Nu, ja tu vari nospēlēt, es neatceros tādu momentu, ka būtu Masters kādā brīdī pārgājis uz kaut ko mazāk kā 3 maiņām. Tas nozīmē, ka tas resurss ir ļoti liels un plašs. Un, protams, Tiltiņu un Kovaļevski ir aizstāt sarežģītāk nekā kādu citu spēlētāju, bet arī nespēlējot viņiem, viņi spēja. Un viņi ir izkrituši, viņiem ir izkrits arī pamatvārdsargs ārā. Tā kā jau no paša sezonas sākuma. Un arī tur viņi ir spējuši aizlāpīt tos robus. Tā kā viņu tā spēcīgākā puse stabilam sniegumam ir noteikti ir lielais resurss, un kā tagad pēdējās spēles ir ieskrējies Reidzāns ar Liepiņu, nu, pirms sezonas noteikti, ka neviens nedomāja, ka viņiem varētu būt. Redzēju to faktu, ko Krišāns jau man teica, to tad dzirdēju par to Reidzānu, ka viņš 2 spēlēs guva 5 vārdus 5 dažādiem vārdsargiem. Nu, tas tāds diezgan unikāls notikums, kad ir tu gūsti jau hatriku, iemetot 3 vārdus un vienā spēlē, un to izdari katram citam vārdsargam, un pēc tam vēl nākamā spēlē iemet vēl vārdus, un tur atkal vārdsargs nomainījies. Un tas tāds, manuprāt, jā, tā kā viņu tas, manuprāt, trumpis ir lielais plašais resurss uz doto brīdi, kas, nu, tā ir nokomplektēta komanda, jo pirmkārt, lai būtu kvalitāte treniņos, tev ir vajadzīgi daudz labi spēlētāji, un lai būtu šī iekšējā konkurence arī, un tad visi viņi ir sadzīti uz viena viļņa, katrs saprot savu lomu, katrs ļoti labi izmanto to brīdi, ka viņam ir jāizvieto kāds spēlētājs. Viņš, pieņemsim, Lapiņš ļoti labi ir tajos momentos, ka nebija kas izvēlēt, to izdarīs, pēc tam atkal varbūt nedaudz kaut kur aplust kādos brīžos. Trofimenko tas atgriešanās nogrieznis bija tāds, tā kā es domāju, ka tur vēl daudziem spēlētājiem bija ļoti daudz ko pielikt. Edijs Šembergs var izšaut, es joprojām ticu, ka tā, ka, nu, varbūt tas, kurš izšķir ne tikai spēli, bet arī kādu no playoff sērijām, resurss ir ļoti liels. Un tur tāds labs, man šķiet, abām komandām ir ļoti labs tāds mikroklimats, abas komandas tic savai vīzijai, tic treneriem, ir uz viena viļņa, tur ļoti daudz tādas lietas, nu, kāpēc viņi arī ir tur, kur ir. Un gan jau šis varētu kādam nepatikt, viņi spēlē Roksdagu nūjām vēl. Tas gan jau iemesls galvenais, ne? Bet, jā, tur arī, ko tu minēji, droši vien korelējās, kāpēc Rubenim ir bišķīt arī stabilāka bijusi nekā Masters, jo viņi bišķīt vairāk to resursu iedegājuši dažām traumām nekā Rubenim. Daudz vairāk pat nebišķiņ. Pat daudz vairāk. Jā, un tur viņi pazaudēja varbūt tās kaut kāds iestrādes, bet te pašā laikā tas, ko tu piemini, viņi ieguva varbūt citu spēlētāju pārliecību, ko tu pieminēji Reidzāns, Liepiņš. Lapiņš kā tāds konkrēti pirmā vīnola. Lapiņš arī, un tas noteikti laba investīcija kaut kādā ziņā ir uz playoff. Jo, lai arī Lapiņš jau ir izlases pirmās maiņas spēlētājs jau visu laiku, un viņam tā loma ir pietiekami liela, nu šeit viņš tā kā viņu iznesa vēl tā izteikt uz saviem pleciem kā pati pirmā viola. Un viņam tur arī bija, jā, tāds ļoti stulbs nogrieznis, un tur ir tieši tā, kā tu saki, tajā brīdī, ka kaut kas trūkst, ir resursi, kur varētu paņemt un vienkārši pasmelties, un jā. All-Star sešinieks decembrī. Jā. Vai tu esi izskaidrojis savu sešinieku? Jā, man gan, lai arī tu man teici, ka es jau tev viņu vakardien tā kā pateicu, un šoreiz man bija vēl vienkāršāk.
Bet man pašam nepatīk tas, ka man šitais ielika tā kā 2 centrus, bet mums ir saruna tas, ka mēs liekam 3 uzbrucēji, 2 aizsargi un neskatoties uz tvērieniem, malām vēl kaut ko, bet man tur nebija viegli ar to, bet es esmu viņu salicis, jā. Es tagad tā ātri pie sevis domāju, vai es viņu atceros. Jā, es viņu atceros. Tu gribi, lai es nosaucu savu piecinieku? Var nosaukt savu piecinieku, jā. Vārtos bez pārsteigumiem. Roberts Trepšs. Viņam tur ir izcīnītas uzvaras svarīgās spēlēs, kā jau mēs izrunājām kopā ar Rubeni. Aizsargi. Es tagad padomāju, viens bija Kārlis Bitmans. Malkaus. Un Jorens Malkaus otrs, jā. Bitmans un Malkaus. Abi ir savās komandās. Kārlis noteikti ir vadošais aizsargs, lai arī turpat ir arī Siliņš un Zilberts. Un arī var teikt, ka Lekringam Jurševskis noteikti ir viens no vadošiem aizsargiem, kas tā arī ir. Un abām komandām decembrī nav neviens zaudējums, tikai uzvaras. Tā kā loģiski, ka tur spēlētājiem Jorenam vēl uzvaras gols pašās beigās pret Irlavu un tādas vairākas labas darbības. Jā, un uzbrucēji tad man ir Ragauskis, Keišs un Ričards Devits, vai ne? Pareizi saku. Yep. Un Ričards Devits man ir vispār uz doto brīdi, laikam sezonas lielākais pārsteigums pozitīvā ziņā. Jo tad, kad es uzzināju, ka viņš nāks uz Lekringu, es tā uz to skatījos. Tad, kad jau viņš atnāca un es parunāju ar pāris komandas džekiem un ar treneriem, man jau tad mainījās tas pirmais iespējas, kāds man viņš bija patiesībā no tiem laikiem, kad viņš spēlēja agrāk kuršos, jo es pat Ulbrukā viņu tā kārtīgi neatceros. Un iepriekšējās sezonas viņš nav spēlējis virslīgā. Man tas nedaudz biedēja, ka viņam tā starpa starp virslīgas vienu komandu un otru bijusi diezgan liela un pa vidu, un baigi viņš nav spīdējis tajā pirmajā līgā. Bet mēs ļoti labi tagad redzam, ka tev nav jābūt spožam spēlētājam pirmajā līgā, lai tu varētu būt ļoti vērtīgs spēlētājs virslīgā pat tādai komandai kā Lekrings, kas man ir liels pārsteigums. Viņš ir pirmās maiņas centrs, caur viņu notiek diezgan daudz lietas. Ja mēs vienkārši paskatāmies rezultatīvos spēlētājus, mēs tur viņu neredzam, bet es redzu labu saikni starp viņu un Jurševski un ar Artūru saprasties. Tas, ja Artūrs ar kādu saprotās un otrādā, tas notiek kompliments tam otram ļoti liels. Un tāpat tās arī ar Olofu un Edgaru Puriņu un arī Renārs Kovaļovs. Tas virknējums izskatās ļoti labi. Un man kāds no tā virknējuma bija jāieliek. Es ilgi domāju, vai likt arī Artūru kā aizsargu. Un tad vai varbūt Puriņu kā uzbrucēju. Bet arī Joren gribēja kaut kur uzslavēt šajā decembrī Lekrings sakarā. Tad es izlēmu, ka, ja es ielieku no tās maiņas vienu ielieku, tad tas būs Ričards un Jorenu likšu kā aizsargu. Tā kā, un Jānis Ragauskis bija vēl viens, vai ne? Tur laikam jautājumu daudz nav. Es tikai vēru vaļā protokols un tā statistika ir nežēlīga. Man kā fantazijas spēlētājiem, ka viņš nav manā komandā, un viņš tur plosās diezgan labi un nostījos to spēli pret Rubeni, kur viņi zaudēja pagarinājumā, kur viņš tur izskatījās galvties pārāks pa daudziem laukumā, ne tikai savā, bet arī pretinieku komandā. Hatriks, jā. Jā, viens ir gūtie vārti, otrs atkal, kad viņi tika gūti, tad, kad visvairāk varbūt viņus vajadzēja gūt, un tad arī tās spēles manieri. Un Jākabs Keišs, un par viņu jau laikam es esmu tik daudz, ka izteicies, ka laikam es joprojām uzskatu, ka viņš ir ļoti liela Rubenes panākumu atslēga, un es viņu tāpēc nevaru neielikt, kamēr Rubens spēlē labi, un viņš spēlē Rubenē labi, es viņu nevaru neielikt. Es tā diezgan konservatīvi pieturos pie tā. Varbūt es gaidu pats sev to momentu, ka es vilšos Jākabā, lai es nedaudz varu kaut kur atzīt, ka es viņu varbūt esmu nedaudz pārvērtējis, bet pašreiz man tā nešķiet. Nosaukšu arī vienu no izlases trenera piecinieku. Opā, laižam, jo es ātri kāpēc, tāpēc, ka iepriekšējā mēnesī man šķiet bija diezgan vienkārši mums visiem nosaukt.
Vismaz man tā šķiet, un tur tiešām mums ļoti daudziem sakrita visi, kas sauca, ļoti līdzīgi bija. Šajā mēnesī es pieļauju, ka nebija tik vienkārši, plus vēl līdz tam mēs saucām nevis mēneša, bet līdz tam brīdim. Kas bija visas sezonas, ko bija vienkārši 3 mēneši sanāk. 3 mēneši, jā. Ko bija daudz vienkāršāk vērtēt. Tagad bija jāmēģina izslēgt kaut kādas ārā. Man no Ulbrukas nav neviens, bet Ulbrukai 5 spēlēs 2 zaudējumi. Un uzvarētas tur bija pēc tam Irlava un Bauska, un es no tām spēlēm man grūti saķipināt. Tad man tiešām arī Reidzāns gandrīz vai bija jāliek. Jā, Henri Loma, izlases asistenta treneris. Piekrīt tev pa pirmo trīnieku, apakšējo trīnieku, kā daži treneri sauc. Trepšs, Malkavs un Bitmanis. Paldies, Henri, mēs līdzīgi domājam. Viņš piekrīt arī Ragovskim, to droši vien visi liks atkal. Man liekas, Ragovskis būs iespējams kopā ar Trepšu, abi divi, kas... Visbiežāk būs šeit redzami. Jā, abas šīs nominācijas jau būs saņēmuši pēc kārtas. Viņam Keiša vietā laikam Celms no Rubenes uzbrucējiem. Kā lielākai daļai tas ir? Un Degins no Ķekavas. Kāds Degins? Degins jā, patiesībā. Svarīgos brīžos Ķekavai, kurai sezona nav gājusi tik laba. Viņš ir uzspiedējis un vienā no spēlēm 4 vārti. Mēs arī daudz runājām par viņu. Kaut cik daudz spēlē, ko mēs komentējām pret Valmierā. Jā. Tur varat paklausīties mūsu podcastu, a.k.a. komentēšanu YouTube, Valmieras kanālā. Bet Degins, jā. Jā, šis patiesībā labs, jo es ik pa laikam aizbraucu pastīties Ķekavas spēles uz Ķekavu. Bet, jā, un tad tiešām tāds labs punkts. Jā, un tu vari izvēlēties vienu treneri, kura to 5-6 nosaukt, jo pārējos, nesauksim, to var izlasīt. Tu Patreonam atstās, jā. Patreonā var izlasīt, jā. Tas nozīmē, ka tev ir arī Lūkonen arī, ja, bet to es saprotu, ka nesaukt, bet tu gribi no vienos patiem, bet vispār... Mēs arī, jā. Mēs Florbala šovā Džeki arī visi būs tur redzami tie balsojumi. Tos es redzēju. Jā, tos tu esi redzējis. Būs arī pārējo treneru un Heikija Lūkonena galvenā trenera balsojums. To tad arī atstāsim tur, lai... Bet tas nebūs par maksu, tā kā tur var vienkārši pielūgoties Patreonam un redzēt to visu pavēlti. Bet izvēlēs vienu treneri, kura... Jā, es ātri uzmetu acis Ķekavai, un man laikam, ka pēc Kārlis Degins bija nedaudz izkritis cauri manam filtram, jo Ķekavai ir viena uzvara decembrī 5 spēlēs. Kas laikam man nedaudz līdz ar to grūtāk ielikt, bet patiesībā, ja izvēl kā individuāli spēlētāji, tad es atceros tās pāris spēles, kur Kārlis diezgan labi uzņēmis ir šo formu pēc sezonas sākuma, kur viņš bija izlaidis. Tā kā, jā, labs tāds, interesants. Tad jāizvēlās viens treneris, tāds ātri izvēlēsim. Kura viedoklis tev interesē? Jā. Es teikšu, ka man nav visi atbildējuši vēl, bet lielākā daļa ir tā kā gan jau trāpīs. Es varētu speciāli tagad mēģināt šaut uz tiem, kuri zināt, ko varētu būt nav atbildējuši, lai tu varētu pateikt skaļi, ka viņi nav atbildējuši. Bet labi, nedarīšu. Es zinu, ko šaušu. Es prasīšu tev, ko ielika Valmieras treneri. Tas ir Ārvis Kārpiņš. Tu gan jau prasīji Ārvim tieši, nevis Gatim. Jā, tad ko ielika Ārvis? Ārvis ielika aizsardzībā Malkavu arī un Siliņu. Viņš no Rubens izvēlējās citu, jā. Man liekas, viņš iepriekšējā mēnesī arī Siliņu izvēlējās. Kā Siliņš varētu būt viņam viens no favorītu aizsargiem līgā. Brants vārtos. Brantam jāpiemina ir... Sausā spēle? 2 uzvaras, 0 zaudējumi. Tātad 2 spēles nospēlējis un viena no tām sausā. Un uzbrukumā arī Celms, arī Ragovskis un Blumfelds. Tomēr ir no Ulbrukas, kuriem sezona nav
decembris nav bijis tik perfekts, kā viņi gribēja, bet Blumfelds... Nu, viņam beigās mēs arī... Nobruks beigās 2 spēlētāji. Brants arī, jā, esam pareizi. Tā kā Brants spēlēja 2 spēles, tur viņš izdarīja visu, ko viņš varēja izdarīt. Un vēl vairāk, bet varbūt. Un pa Blumfeldu mēs arī daudz runājām, man liekas, mūsu komentēšanas reizē Ulbruka pret Bausku bija spēle. Tev varbūt kāds komentārs par Blumfeldu? Jā, es viņu arī kaut kur apsvēru nedaudz, bet nedaudz tas laikam, ka tas sniegums komandai, ja salīdzina ar iepriekšējo sezonas daļu, tad ar mazu kritumu, un, kā jau saku, tās 2 spēles, kur bija 16-0 un 19-3, kaut kā uzreiz tie lielie rezultāti neatļauj. Kaut gan, viņus uzvarēja ar tik lieliem rezultātiem, arī Lekrings spēlēja pret Bausku, un ko tur neuzvarēja ar tik lielu rezultātu. Bet, jā, kaut kā es no Ulbruka. Jā, vēl, es domāju, Blumfelds man bija vistuvāk, ja kāds Ulbruks spēlētājs, tad man vistuvāk bija Blumfelds. Tas gan, jā. Noteikti Maklers un Birstiņš jāpiemina, abi divi arī labi decembra aizvadījuši. Birstiņam gan komandas ziņā tas netaisno īsti pūšana. Ulbruka uzvarēja. Bet Ulbruka uzvarēja, jā. Un viņš iemet tieši uzvaras vārtus. Bet arī Maklers ir labi decembra aizvadījis, vispār sezonas startu aizvadījis diezgan labi. Tu esi varbūt redzējis vairāk viņu komentējot. Varbūt kāds komentārs tieši par viņu. Viņš vienkārši met bumbu vārtos. Viņš met bumbu vārtos. Viņš met vienkārši bumbu vārtos. Viņš tagad ar Jorēnu spēlē vienā virknējumā. Viņš spēja apmēram atrast to pozīciju, kur Jorēns viņam var iedot, un viņš saprot, ka kad ir nāk šī piespēle, kad tur nav daudz ko domāt, kad viņa jālaiž vārtos ir. Viņam, jā, malacis, viņš daudz punktus savācis, un daudz var teikt tādi vienkāršie vārti, bet tas nekādā veidā nenozīmē, ka viņi ir mazāk vērtīgi vai mazāk svarīgi. Statistika ir ļoti solīdi savāds, kaut gan daudz no tiem vārtiem ir tādi vienkāršie vārti. Viņam bija tas arī vārtu gums, kas ieskaitīts, kur viņš deva piespēli pret lielvārdi, neuztvēra komandas biedrs piespēli, bumbi lidoja garām vārtiem, vārtsraksts mainījās pret 6. laukumu spēlētāju, nostleica virsū un ielidoja ar bumbiņu, kur gāja kāds 3-4 metrus garām vārtiem, ar viņu ielidoja vārtos, beigās tas bija Makleram vārtu guvums. Tas tāds ļoti amizants vienkārši. Ne visi viņam ir tādi vārta guvumi, nevajag pārprast, bet tādi, kur viņš pat nav metis pa vārtiem un pat nav trāpījis vārtiem tuvumā, tādā veidā ir guvis vārtus, bet tas jau uzbrucējam veiksmi stāv klāt šādās epizodēs, tas nav nejauši, es tā gribu teikt. Tās ir spējas. Jā, it īpaši. Tāpat kā, jā. Tas ir viņam... Tu jāzina, kur tu esi, un tev jābūt agresīvam uz vārtiem, jo tas viņam nav īsti nogrieznis. Viņš jau tagad kādu labu laiku ir diezgan rezultatīvs. Labu laiku spēj gūt daudz vārtus, un man patīk viņam vēl tā viena lieta, ka viņš nekautrējās no tā, ka viņam jau ir komandai +5, un viņam jau varbūt ir jau 3 vai 4 vārti. Viņš nekautrējās tāpatās kaut kur dabūt metienu pozīciju, mēs pa vārtiem nevis kaut ko tur mēģināt uzreiz kādu ekstra piespēli, kaut ko vairāk paspēlēt. Varbūt man jau ir tie daudzie vārti, uzspēlēsim uz komandas biedru, viņam nav, varbūt viņam vajag, viņam ir moments, viņš met, viņš realizē, tāpēc arī viņam ir komandā, viņš ir Lekringa spēlētājs, kuram ir visvairāk vārtu guvumu šo sezonu. Viņš ir top 10 vārtu guvējs līgā. Jā, viņam 18 vārti, 19 spēlēs. Jā, gandrīz vidēji spēlē vārtu guvums. Tā kā viss kārtībā, viņam ir jāturpina lādēt pa vārtiem, nevis kaut ko mēģināt citu izdomāt, un vai kādreiz varbūt paklausīties, ka kāds kaut ko īt, ka nav kaut kāda piespeldota vai kas. Ka man tieši patīk tādi spēlētāji, kuri necenšas kā Latvijas pārāk daudz domāt un izdabāt kaut kur, jā, bet darīt tās lietas, kas viņiem ir jādara. It īpaši, ja tas nes komandai rezultātu, un vārtu gūmus jau laikam, ka nes rezultātu. Jā. Par uzbrucējiem pabeidzot, es teiktu, Spunda vēl pieminējām, bija šeit arī top 10. Man Spunda bija pagājušajā man šķiet ielikts. Jā, Spunda ļoti labi iesāca sezonu.
tas, ko mēs īstenībā runājām draftā ar Gustavu tieši, ka to, ka es gribu ritīgi, lai viņš sāktu agresivitāti uz vārtiem izrādīt. Un to viņš šodien ir ļoti izdarījis, tas ir par to prieks. Bet viņš pats pieminēja arī, ka tie svarīgajās spēlēs, piemēram, pret Rubena zaudējumā, viņš vēl nejūtās komfortā un nav tik rezultatīvs. Tas ir labs rādītājs, ka viņš savā vecumā tādas lietas jau saprot un analizē un strādā pie tām. Un noteikti viņa pieredzējušie komandas biedri arī liels nopelns viņiem par to. Viņš varbūt klausās mūsu, jo mēs to bieži pieminam, ka viens ir gūt vārtus, vienkārši otrs gūt vārtus ir pret svarīgos momentos pret līdzvērtīgiem vai spēcīgākiem pretiniekiem. Jā, varbūt vēl kāds uzbrucējs, ko mēs nepieminējām, kas tavuprāt izcēlās šomēnes, decembrī. Matīs Cēms noteikti. Jā, viņu pieminējām. Labi, kas nav pieminēts. Henija Loma. Es teiktu, Ķikuts vēl bija, jā, bet viņu mēs arī runājām. Ķikuts noteikti arī vēl, jā. Un aizsargos, Raitums, kā vienmēr. Olafs Vīnis, ja es nemaldos arī, Olafam ir decembrī ļoti daudz rezultatīvitātes punkti. Olafam hatriks arī tie spēlē pret Valmieru. Jā, viņam arī piespēles kaut kādās spēlēs bija vēl vārtu guvumi, viņš noteikti ir arī diezgan pamanāms bijis decembrī. Kas vēl tāds figurēja, noteikti aizsardzībā Kovaļovs, Barkolds. Tātad Lekrings uzvarējuši visas spēles decembrī. Tad viņu aizsarga arī. Man liekas, jā. Tur ir vienā pārī tomēr, lai arī Barkolds un Kovaļovs nav tādi izteikti otrie numuri, bet tur vienam ir pārī ir Malkaus ir kopā, tad Jorens ar Barkoldu, tur noteikti Jorens neko sliktu neskotu nepārmetot Jēkabam, bet tur noteikti Jorens iedot to Artavu, un otrā pārī tad ir Jurševs, kurš ir tā kā, maiņas tā kā plastelīdz, es nezinu, ne tikai visas komandas, bet es saturu to visu kopā. Domāju, ka Kovaļovs var ļoti daudz ko mācīties no tāda, jau savā pirmajā sezonā Lekringā, ka viņam ir tāds uzreiz tāds partneris. Jā, man vārtos bez trepša Kreičmanim, labs mēnesis, arī Lekrings sastāvā 4 uzvaras, man liekas, un 0 zaudējumi. Un Kalniņš noteikti jāpiemina. Mēs komentējām viņa spēles, ielikšu arī video, kā viņš, tā teikt, apēd mūsu dvēseles ar savu skatienu. Bet viņš jau zināja, ka mēs viņu slavējam. Mēs viņu pirms tam bija ielicis kā pie izlases, tad jau tur. Jā, Kalniņam 3 spēles, 3 uzvaras decembrī. Un jā. Ļoti labs pieteikums uz labāko, bet laba konkurence arī vārdsargiem šajā mēnesī. Bet, jā, mēs jau tuvojamies 3 stundām. Ja tev vēl gribētu par ko parunāt, ir izlase tuvojās. Nezinu, vai ierakstīsim podcastu. Kam es domāju, ka mēs atradīsim vienu citu reizi. Ja mēs šodien tā konkrēti pa Elvi līgu, tad es par to, ka ir tās jau kaut kāds pārējais notikušas. Pareizi. Kas ir tāds, ir Polis no Lielvārds pievienojas Lekringam, kas noteikti daudziem bija tāds negaidīts pārsteigums un pirms tam bez kaut kādām liekām baumām, bet tas vienkārši notika. Spēlējis gan vēl nav, bet jā. Aizvadīju treniņu ar viņu, cēsīs un jau komandā iejoties ļoti labi. Es arī aizvadīju kā vārdsargs treniņu. Pareizi, tu biji tajā sestdienā, pasākums bija? Jā, viņš man iemeta vienu golu tikai. Bet, Jā, viņi jau aprunā komandā ar visādiem izciliem saukļiem, tā kā viņš ir ieieties ļoti labi komandā. un jā, tas ir labs punkts. Tālāk vēl Bauska. Jā, un tad no Bauskas ir 2 kungi, bet tur vēl tas viss, cik saprot, nav oficiāli. Komandas 2 līderi. Tas ir Ralfs Akmentiņš, kurš jau ir bijis Valmierā, un Matīs Dūbe, ka grib abi pievienoties Valmierai, kā tur viņiem izdosies, un ja izdosies, vai tas automātiski jau Bauskai aizstais pēdējās durvis ciet uz vietas saglabāšanu, jo ar to resursu, kas paliek bez viņiem abiem un ar to īso sastāvu visu, vai viņi
var atrast kaut kur vispār opcijas, kā izkļūt no 10. vietas. Ja ar viņiem es vēl tādu pie laba scenārija vēl redzēju variantu, nu tad bez viņiem es vairs neredzu nekādu variantu. Tas nozīmē, ka Bauska palielam jau pat ne līdz sezonas beigām cīnās par to, lai saglabātu vietu virslīgā atkal. Pēc vienas sezonas atgriešanās atkal varētu atgriezties pirmajā līgā. Un arī šoreiz nāca tik skaisti, tāds saturīgi aizvadīja spēles, nebija šie lielie zaudējumi. Labi, pašā pirmajā spēlē Rubenei. Un viss bija skaisti, un tagad tam pēdējām spēlēm 10 laukuma spēlētāju uz spēli. Viens ir tas lielais zaudējums, otrs ir arī tas skats kopējais, kas ir tāds ļoti nesimpātisks un ļoti nepatīk, ka tāds jau notiek jau decembrī. Un tādā gadījumā vairāk kā pelnīti, ka būs atkal jāpamat šī virslīga, cik saprotu, tur tad ir nelielas domstarpības saistībā ar to, kā abi spēlētāji grib pamest komandu. Kad, cik saprotu, no Aivija Barkovska, ko viņš teica pēc spēles pret Ulbruku, ka viņam atgriežoties no Čehijas, kur viņš ar dāmām izcīnīja 5. vietu, kā izlases viens no treneriem, viņam vienkārši pēkšņi šāda informācija, ka rekur abi tavi līderi. Vienkārši viņi abi ies Valmieru. Viņi vairs tāds tā kā, zibens no skaidrām debesīm, un ka tas ir atstājis diezgan lielu nospiedumu komandas iekšējā ķīmijā. Un tā kā tāds. Varbūt tu esi dzirdējis par vēl kādu no pārējiem kaut kur? Bija baumas par vēl vienu spēlētāju, kas Čehijā bija. Par Jēgeru. Jēgeru. Es tagad mēģinu atcerēties, vai kaut kas vēl ir bijis. Vēl bija interesanti tas par to. No Sāts kaut kas gāja uz Talsiem, nebija kaut kas tāds. Ne, tas Zīle aizgāja no Bauskas uz Sāts, uzspēlēja kaut kāds pāris spēles, nezgāja tikai uz Bausku. Tas tāds interesants gadījums, bet jā. Bija vēl vairākas visādas baumas, bet... Pasaka kaut ko. Ka varētu būt Talsiem vārdsargs kāds klāt. Tu dzirdēji to mūsu podkāstu ar Roni, kā viņš tevi izcēla, ka tu daudz nestāsti. Es jau daudz ko līdz galam zinu, tikai baumot arī nav labi. Jā, Ronis ļoti bija sašutis, kad es viņam prasīju, ko mums uzlabot podkāstā. Un viņš izdomāja pieminēt, ka es zinu Kasparu, un Kaspars daudz nestāstā. Es gribu, lai viņš vairāk stāsta. Es zinu Roni, es ar viņu sēdēju pie viena galda, un viņš jau bija izdomājis pamest Latviju, un es viņam prasīju par nākotnes plāniem, un viņš man šo informāciju noklusēja. Tā kā viņš man pats neiedēja vēl iespēju par ko runāt. Bet, cik es sapratu, ka Talsiem bija plāns par vienu ārzemju vārdsargu iegūšanu, ko viņi jau gribēja starpsezonā, bet viņiem nesanāca, un viņš tagad, ja es nemaldos, ir vienā no Skandināvijas valstīm, un bija iespējamība, ka viņš varētu pievienoties pēc jaunā gada Talsiem. Tāpat ir, cik es sapratu, izlases Čehijas, nevis izlases, bet Čehijas vārdsargs Haltmārs, kurš ir Lielvārdē, tad arī Lielvārdu pamet un dodās projām. Tas ir laikam no tāda pārēja. Bija vēl kaut kādas iekšējās, tā kā bija arī par Babri patiesībā baumas, ka Babris varētu doties arī projām no Rubenas, bet tas vairāk bija, ka viņš tur kaut kur ne tā konfliktēja, bet bija nesaskaņas, kuras vienkārši vajadzēja izrunāt, un tās izrunājot, tāpēc arī viņš pāris spēles izlaida, kas varbūt kāds bija to pamanījis. Un tādas vēl, bet... katrā gadījumā esmu pārliecināts, ka vēl kaut kas tāds notiks. Kurā datumā ir tas loks slēdzās ciet? Es pat nezinu. Transferu. Kaut kādā, man liekas, janvāra sākumā bija 10. 9. janvārs. Vai 15. nebija. Tur ir jāskatās, tur ir tās divas sadaļas jāskatās. Viens, ka tev ir tā internacionālā pārēja, piemēram, un otrs, ka tu ir nāk tā kā no īres atpakaļ, un tad vēl ir vietējos apcirkņos, cik tas notiek. Un vēl viens punkts ir tāds interesants, kas ir jāņem vērā, ka tā, ka tu jau esi iesniedzis tā kā to pārēju, ka viņa tad pēc tam kaut kā vēl, pat ja viņa ir oficiāli
tad viņa vēl darbojās, jo es tagad ātri uzmetu uz aci, uz 26. gadā nav nekā jauna, un vēl uz 25. gadu, jo ir kaut kāds, kurs vēl ir tā kā procesā, uz 25. gadu, Aivis Barkovskis tā kā ir pārēja uz to Salkalni. Rekur taču ir pārēja par Jēgeru uz Lielvārdi. Ir. Jā. Dzīvējā atklājām. Bet podkāstā. Cik mēs ļoti sagatavojušies esam tādā gadījumā. Varbūt tas tikko notika. 22. decembrī. Nopietni? Jā, no Sokoliem uz Lielvārdi. Juris Andis Jēgers. Jā, tur viss tā kā ir akceptēts, un tas viss noteikti. Turpat ir arī Poļa, Barkovska pārējais. Kazlovskis noteikti jāpiemina, ka no Irlavas ir projām jau oficiāli uz slampu. Jā, tā kā. Interesanti. Tad tomēr. Lielvārdai tad sanāk, ka uz play-offiem bija šī pastiprinās. Būs interesanti redzēt citas komandas arī. Vēl jātiek play-offs Lielvārdai. Vēl jātiek, tur ir cīņa ar Irlavu un Sāc. Jā, bet pašreiz pozīcija diezgan laba. Bet jā, Kaspar, ja tev nav vairs ko izrunāt šobrīd pagaidām, tad nobeidzam šo podkāstu. Darām tā, es vēl ātri tajās pārējās ieslikt. Tur jau daudz bija īres, kurš tagad ir kļuvuši par pārējām, tāpēc man tas vienmēr tur ir galvu jaucis ļoti. Tur jau spēlētāji. Tad labi, janvārs būs ļoti piesātināts. Ļoti piesātināts, un izlases sākās, kvalifikācija ir kad? Mums nometne sākās 2. Tas sanāk pirmdiena, 1. februāra nedēļa, un sanāk 3. man liekas, sākas turnīrs. Un tad arī 4 spēles pēc kārtas, principā. Tāpēc arī janvārs būs tik piesātināts, un tad būs izlase, un tad jau turpatās arī play-off. Tā kā es domāju, ka pirms tu dodies uz nometni, kad atradīsim kaut kādu laiku. Patiesībā man bija cilvēki, kas bija jautājuši, vai viņi ir palaiduši garām, vai kas, kāpēc nav pa fantāzija epizodes, jo iespējams, ka daudziem pietrūkst dumpīšu smaids. Mēs arī sasolījām, ka Censonis pievienosies mums tur. Jā, ka daudziem varbūt pietrūkst Markus, Kārlis un Gustavs kaut kur viņu izteikumu. Mums, man arī pietrūkst. Jā, tā kā to mēs arī centīsimies kaut kad iestarpināt. Jo tieši tāds arī bija jautājums, vai es jau kaut kur palaidu garām, vai nav bijis, vai kad būs kaut ko tā kā fantāzija seko līdzi ne tikai cipariem, bet arī tam, ko mēs runājam. Tur arī interesantas lietas. Tur nav nekā interesanti, es teikšu godīgi. Tendence ir ļoti nepatīkama. Tieši tā. Tendence ir ļoti nepatīkama. Nav patīkami, bet interesanti. Tā kā Kovaļevski roli, mums patiesībā ir jāiesniedz ātri mēnešu kapteiņi. Šodien ir pēdējā diena, tas ir jāieraksta čatā. Labi, ka mēs tagad atcerējāmies. Kā jūs redzat, mēs arī esam svinību prātā vēl bišķīt vai slimību prātā. Florbols ir ļoti daudz, visa kā Pēters vēl atcerieties, paralēli arī spēlē kaut kādā Somijā. Tas mums jāizrunā, un tad mēģināsim janvārī jums pasniegt kaut kādu izlases pirmskatu. Tur varbūt varētu padomāt, ka mēs varētu vēl kādu pieaicināt no izlases. Kaut kādu no malas noteikti, kas nav bijusi mūsu podkāstā, kas piedalās izlasē noteikti. Varbūt pat debitants kāds. Redzēsim. Jā, tas būtu visinteresantāk, jā. Tad vēl plānā, tad vajadzētu tajā epizodē vai kaut kādā vēl pirms tā paspēt par play-offiem izrunāt, kas notiks tālāk uz play-offiem jau, un redzēs, ko mums janvārs parādīs. Vienu fantāziju epizodi varam uztaisīt, tā, ka jums ir brīvs vakars nometnē, jūs varat visi 4 pie viena datoru piesaisties. Tas būtu interesanti. Jā, un kaut kā tā. Vai izlases treneri to akceptētu? Jā, vai jums būtu laiks, un vai kaut kur, zinot, ka mēs to nespējam parasti ierakstīt ātri, vai būtu vispār laiks, kam tādam, kāds jums tas grafiks to, jo gan jūs labāk zinat, un vai atpūsties, vai tieši kaut kam citam pievērst, tas jau tā. Uz beigām noteikti jāpasaka paldies no manas puses Valmierai, Cēsīm, Ulbrukai klubiem, kuri pieņēma uz treniņiem
pieņēma parunāties, pieņēma mūs pakomentēt spēles. Tiešām forša pieredze. Cerams, varēsim to padarīt par kaut kādu tradīciju ap decembri, arī citus gadus. Un skatīsies, varbūt pat janvārī man sanāk pirms tām nometnēm atbraukt uz kādu vēl spēli un satikties. Tā kā, un satikt tevi, Kaspar. Tā kā Skaties. Jā, man doma uz Liepāju ir aizbraukt pašreiz, bet redzēs, kā man būs tad, bet man ir plānā, jo es neesmu bijis uz Liepāju uz kvalifikāciju nereiz. Esmu bijis, tā, kad kvalifikācijas ir citur, bet tas jau ir bijis sen. Un tad es domāju, ka varbūt vajadzētu uz Liepāju arī aizlaist, paskatīties, kā tur kas notiek. Bet... Un vēl Liepājā varbūt pat būs kāds pārsteigums tādā materiālā ziņā no to florbola šova, bet to mēs pagaidām paturam vēl noslēpumā. Būs interesants mēnesis, būs interesants sezonas beigas. Paldies, Kaspar, ka pievienojies. Paldies, Pēter, ka laiks atrasts. Atceraties iekomentēt savu top 10, savus mīļākos spēlētājus, savus prognozes nākamajam mēnesim, un tiekamies vēlāk. Florbola šovs ir bijis ar jums, Pēteris, Kaspars, un pārējie, man pietrūkst Markusiņš, es uzreiz pasaku, pirms visiem saku, visu labi, man pietrūkst Markusiņš. Ar Markusiņu, vispār cerams Markusam visi labi ar veselību. Bija viens traks notikums, bet man pietrūkst viņa smaids un pozitīvisms, tā kā viņu kaut kad mēs varētu arī vienkārši pieslēgt varbūt. Jo es tas, ka viņam vienmēr arī patīk vajag runāt. Jā, labi, super. Čau visiem laimīgi jauno gadu, veselību panākumu. Čau. Pak, skaties, ka būs atkārtojums no aizvārtas kameras. Pūl. Pagad dumpi viss labi ir. Šūves laikam un smadzenes atvesinājums nebūs, ja es nemaldos. Tik sīk nezinu. Brāņģa. Nu, rāda atkārtojums. Atkārtojums būs vēl. Jau no pirmā es kādreiz izskatās ļoti traki. Nē, šitais būs veicīgi. Tur vispār nav jautājumu nekādu. Tur neviens nav teicis, ka izstās citādāk, kā tur ir. Tur ir vēl cirvi pa galvu. Nu jā, ko tur izskatīties? Es zinu, tur, nevar saprast. Es gribu redzēt, kādu viņš banu saņem. Tu redzēsi informāciju? Nav bana, cik es sapratu vispār. Tā nevar būt. Bet man teica, ka viņš jau nākamo spēli ir spēlējis. Vienalga, ko tu saki pēc spēles, tā kā dumpītim, tādas situācijas es tev Pēter piekrītu. Jo tas vienkārši var būt tā kā slikta līgai. Nākotnes kontekstā arī satromēt reāli cilvēkus uz dzīvi. Jā, bet cik es sapratu, viņš nākamo spēli ir spēlējis. Viņi skatījās pat laikam tur atkārtojumu, un viņam iedeva tikai 2+2. Laikam. Jo Dusmīgs tur es sapratu, viņš baigi negrib par to runāt. Es nezinu gan kāpēc, bet Jo tas tā kā vispār florbolam svarīgi, ka tādas lietas tā kā, soda. Tas jau nav tas nav tā kā es pret Anģu esmu. Es, piemēram, NBA arī skatos. Nē, tur skaidrs, arī, ja būtu otrādāk, tu jau publicētu. Es jau ne par to. Tas jau tur nav runa. Nē, tas nav svarīgi, vai es publicēju vai ne, bet Jā. Es nesaprotu vispār šito džeits tā kā pusi. Kā var atļaut? Es nezinu, tur ir jāprasa Gustavs, viņš gan jau labāk tev zinās, tāpēc es brīnos, ka tu nezināji neko. Es viņam uzreiz uzrakstīšu, lai es neaizmirstu, bet... Jo tas video ir, tur visu var izcili redzēt, tur vispār nav nekādi jautājumi. Jā. Tu redzēji to te Fatpipe top 10? Nē. Es redzēju, ka Bruno bija 8. kaut kā. Jā. To es tikai es neredzēju tālāk, kas bija. Tas bija mans pirmais jautājums. Kurš ir izvēlējies? Es uzreiz Ingusam teicu, Ingus esmu pārliecināts, ka tāds nav tavs top 10. Kurš viņu liek? Pagaid, ātri atvēršu. Jā. Pagaid, tas bija tikai storijos? Tā top 10 ir storija. Bruno Beķers 10. vieta. 9. Rudolfs Niedrais. 8. Gvido Lauga.
Pagaidām es vērtēju viņus tādā secībā arī, varbūt pat vērtēju. Puriņš 7. vietā. Okay. Jorens 6. Jorens 6. Tev viņš ir augstāk visā līgā, bet šeit runa tikai par fatpipe. Pagamoši viņš vienkārši pēc punktiem nav skatījies. Zvīnis 4. Kalnietis, mans draugs. 3. Domā, ka Kalnietim ir vairāk punkti nekā Olafam? Nē. Keviņš viss normāli, bet palielam. Valodas arī bija ļoti augstu, Ralfs. Kalnietis. Viņi vēl ielikuši vienīgajam Kevinam bildi ar lākstiņu, un tā ir no mūsu podkāsta. Tā bilde. Ķipa ar ieloku. Jā, jā. Karalis. Ļoti... Jā, ka šis podkāsts iznāks. Varam pielikt. Jo skaties, mums ir Jorens abiem augstāk visas līgas topā, kamēr tur tikai starp tiem, kas spēlē.